Labvakar visi, kas te, labvakar, kas dienas viesistabas viesi, labvakar tie, kas skatās mūsu internetā. Šovakar dienas viesistabā viesojās jaunās latviešu spēlfilmas režisors Arvīds Krievs, producents un viens no galvenās trijotnes lomu tēlotājiem Jānis Vingris. Es esmu Norvons Naumanis un filmu sauc Dancis pa trim. Āķim lūpā vispirms mēs parādīsim varbūt kaut kādu fragmentiņu no tā, kā šī filma, Arvīda Krieva filma Dancis pa trim, kas tapusi diezgan ilgā laika posmā, ja nemaldos 5 gados, kopš šī projekta, kā tagad mēdz izteikties, filmas mums arī ir projekti jau tagad, tātad ilglaicīgā projekta, kā tapa dažas filmēšanas epizodes. Mazs ieskats filmēšanā. Dancis pa trim. Balto kāju konkursā. Nē, kā tur bija bruņuruputs samta bikse, jā? Tu man tagad taisīs viļņas, Marta? Jā. Iedomājies atzīst pārsteigumu. Nevar būt. Klausām portu. Nē, tā jau visi staigā tagad. Mūsdienu pastaigā pabraukā pa laukiem, tur visiem tāds pričens. Uzsit, jā. Uziet tālāk. Viens, divi un aiziet. O, ideāli. Ideāli. Labi, saprot. Nu, tev uz priekšu. Darīt. Tagad kas to visu savāks? Nu, visi jau savāks. Nu, kas sasīt, tas lai vāk. Miers varo, nemiers post. Izņemiet to tekstu ārā. Lieciet tev tekstu mieru. Runāt jau ir viegli. Ats raksta piedzīvojumu stāstu par karu. Galvenā tur ir kāda jauna sieviete, kas draudējas ar vācu virsnieku. Darbība notiek tepat pilī. Apkot. Tepat pilī? Jā. Tas ir ļoti interesanti. Uzskatu, ka tas ir jānopublicē, jo mobilizācija pašreizējos apstākļos tas ir nozīmīgi. Das ist ein Zeichen absoluter Schrecken für Deutschland. Das können wir nicht. Paldies. Man, protams, ir diezgan, patiesībā tas tāds diezgan skumjš brīdis, ka tu vēro kaut vai šajās 2 minūtēs, šajā nelielajā fragmentiņā, tu redzi 2 pārāk aizgājušus kino cilvēkus. Viens ir izcilais latviešu kino operators Dāvis Sīmanis, kurš šo filmu ir iesācis, un otrs, protams, ir nesenais nelaiķis dziedātājs, aktieris un talantīgs puisis Mārtiņš Freimanis. Ja. Bet es tomēr negribu sākt ar to skumjo noti, par to mēs parunāsim vēlāk, bet varbūt pirmais, Arvīd, kāpēc tu izvēlējies tāds elementārs jautājums, kaut gan tas ir būtiskākais jautājums, kāpēc tu izvēlējies šo vēsturisko sižetu, šo stāstu par kureliešiem, ņemot vērā to, ka kino patērētāji lielākā daļa jaunieši
vispār man liekas, ka nezinu, kas ir, nekas īsti notika Latvijā otrā pasaules kara laikā, ne vispār, kas tie tādi kurelieši ir. Varbūt pastāst par to. Nu, tieši tāpēc, ka nezinu, un varbūt tagad mazliet viņi varēs uzzināt kaut ko, tas jau dabiski. Bet tu tā kā likvidē to vēsturisko nezināšanu, tas tāds apzināts solis, tur ir kaut kāda atsauce uz konkrētiem faktiem, vēsturiski izstāstīts stāsts par visu to kureļa grupas traģēdiju vai? Nē, tur ir jātaisa dokumentāra filma par to, jo stāsts nav par mazlietiņa, tur būs redzami kurelieši un mazliet tas viss, bet pamatā tur ir Valdemāra Kārkliņa romāns Tikai mīlestība, un tas ir par mīlestību. Tas ir Trimdas rakstnieks, Trimdas rakstnieks, kas ir miris jau 59. gadā, un ar mūsdienām tur maz sakari ir. Tur ir pamatā viena epizode, viena nakts. Vācu armijas štābā, kas apsargā karagūstekņu nometni, un uz šejien tiek atvesti 4 latviešu karavīri, un viņiem ir piespriests nāves sods par dezertēšanu. Dezertēšana no kuras? No Vācu armijas, jo tas ir kara pašas beigas, kad visus dzina uz Vāciju, un tur bija doma tāda, ka viņi negrib iet aizstāvēt Vāciju, jo vācieši no šejienes laižas kā zaķi no vilka, bet viņi gribēja palikt Latvijā. Un no dažādiem tur oriģināli, tas ir notikums reāls bijis, tur ir 10 leģionāri, no grāmatā ir aprakstīti 4 raksturi. Nu, mums arī filmā 4 raksturi, un šo mazo daļu, šo dramatisko epizodu, es tā pārņēmu no Kārkliņa romāna. Aha, bet tā, lai tā būtu, viņš ir arī dramatizēts rietumos kā dramatizācija, rādīts skatuvē. Tā kā lūdziņa, jā? No tā romāna ir, es neesmu redzējis, dzirdējis neko, bet pat neesmu lasījis, ko viņi tur bija. Tas bija kā 60. gados. Tas bija materiāls, acīm redzot, interesants, kas likās arī dramatizācijai, dramatizēšanai. Tad var teikt, ka tā tava ideja ir parādīt to, ka Latvijas vēsture bija sarežģītāka nekā māca skolās vai nekā mums ir pierasts traktēt. Piemēram, tā filma patiesībā sakrīt ar to skaisto datumu 16. martu, ar to nelaimīgo datumu, kad visiem valsts politiķiem sāp galvas, bet un arī šī filma kaut kādā veidā strādā uz šo... Tieši tā. Tieši tā, mēs jau arī tā bijām domājuši jau pagājušā gadā. Apmēram piesaistīt šīm marta notikumiem. Iznāca šogad. Tur mums ir aizkavēšanās, tīri finansiāli. Mēs gribējām, lai filma būtu labākā kvalitātē, nevis kā miglu bildi, nevis kā pašlaik tās video, bet uz īstas filmas, ar īstu skaņu visā, kā tas ir vajadzīgs. Un 16. marts, man liekas, arī mums tas ar to nekāda sakara nav tieši, bet tā jēdzieniski ir sakara, jo arī kurelieši pieder pie tās pašas komandas, kādēļ mēs atceramies 16. martu, kas bija 16. marts, tas bija diena, vai dienas, 3, 4, 5, es nezinu cik, kad pirmo un vienīgo reizi tika apvienojās abas divīzijas, abas latviešu divīzijas, lai cīnītos pret sarkanarmijas iebrukumu Latvijas teritorijā. Un šī cīņa bija diezgan, ja pareizāk sakot, tik veiksmīga. No malas skatoties, ka vāciešiem palika baila.
Un nekad vairāk viņš šīs divīzijas kopā nelaida, jo viņi jūt un zināja. Agrāk vai vēlāk šie stobri var pagriezties pret viņiem pašiem. Tas pats ir arī jāsaka par kureliešiem. Kurelieši būtībā vācieši ar vācu atļauju sākumā jau aizsargu organizāciju, aizsargi rekrutējās šajā komandā. Pēc tam pienāca klāt leģionāri, kas bija it kā noklīduši no savām vienībām, it kā dezertējuši. Un šis skaits izaug līdz kādiem 3-4 tūkstošiem, un pamatdoma bija laika gaitā pievienosies abas latviešu divīzijas, vismaz 40,000, tā bija tas sākuma plāns, kas cīnīsies gan pret sarkano armiju, gan arī, ja vajadzēs, izdzīs vāciešus laukā. Tieši tas, kas notika 18. 19. gadā, kad notika brīvības cīņas. Tad vēsture atkārtojās. Ja? Vēsture bija kā nevienmēr viņa atkārtojās. Iecerēts bija, kas notika. Bet kas to visu vadīja? Vai bija kaut kāds plāns? Plāns, protams, bija gan kureliešu plāns. Viens no vadītājiem bija Krišs Upelnieks, leitnants Krišs Upelnieks, tāds garīgais vadītājs. Būtībā mēs varam arī uzskatīt, un to daudz vēsturnieku uzskata, kureliešus par nacionālās pretošanās militāru sastāvdaļu. Tas ir svarīgi, tas ir šis trešais ceļš svarīgs, nevis iet par Staļinu Krieviju vai Hitleru Vāciju, bet par Latvijas brīvību, par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Tā ir šī pamatideja. Šī pamatideja arī saistīta ar 16. martu. Gan pret vieniem, gan arī pret otriem, ko ļoti labi vācieši jūt. Tāpēc šo momentu bieži vien cilvēki nezina, arī cik var saprast, mūsu varas vīri to nezina, un tāpēc viņi tā raustās. Bet es saprotu, ka tas ir tikai filmā, tas ir tikai fons, jo tur nav nec batālijas, nec tur ir kaujas ar vāciešiem vai kaut kāda partizāniskā darbība vai kaut kas tam līdzīgs, bet filmas centrs tomēr ir šis mīlas trīsstūris starp īsā laika posmā. Burtiski dažās dienās, jā. Un ar ko tas mīlas trīsstūris ir dīvains? Ar to, ka tur ir vācietis iejaukts vai latvietis, vācietis un latviete? Vai kāpēc tas tev liekas interesanti? Tur ir latviešu meitene, kas cīnās par vienu no saviem draugiem, par šī apcietinātā Alfrēda atbrīvošanu, vai par to, lai viņu tas ir izglābtu. Tas, ko spēlē Jānis Vingris. Ko spēlē Jānis Vingris, un viņai tajā pašā laikā ir simpātijas pret vācu, jeb šajā gadījumā precīzāk teikt baltvācu, Ginteru, baltvācieti, kurš ir vācu virsnieks. Ko nozīmē baltvācieti filmā? Baltvācieši tas nozīmē... Tas nozīmē, ka viņš ir Latvijas vācietis, jā? Latvijas vācieši. Un viņš ir Wehrmachtā, jā? Kuri repatriējās uz Vāciju, kuriem solīja Vācijā, tur Ādolfs viņus aicināja mājās, jo tas attiecības ar vāciešiem 30. gados sevišķi Hitleram nākot pie varas bija stipri saspīlēts starp latviešiem un vāciešiem. To šobrīd tā īsti nesaprot. To, ka Ulmaņu Latvijā tāds niknākais, nopietnākais pretinieks tomēr tika uzskatīt vācieši. Hitlers nevis Staļins. Kas nesaprot to laiku, tiem tā grūti to iedomāties. Un arī no filmas mēs saprotam, kā ap tie puiši studenti būdam 30. gadu otrajā pusē ir satikušies. Aha. Respektīvi, viņi ir iespējams mācījušies universitātē Rīgā, ja? Varbūt, jā, tikai tas bija vācu korporēls un tās attiecības viņiem tur bija līdz kautiņiem un tam līdzīgi. Un arī šeit ir bijis
cik tā var nojaust kautiņus starp viņiem. Un tikai latviešu puisis ir zemnieks būdams spēcīgāks un to māciet kādreiz kārtīgi varbūt piekāvis. Tā tas ir domāts. Bet šeit viņi tagad pretējā pusē. Vācietis ir ar visu varu, un šis puisis ir apcietināts. Un viņam ir piespriests nāves. Labi, un šī vācieši ir atkarīgs, kā tas viss beigsies. Bet kādēļ filmā ienāk arī vēl tas trešais slānis, tātad ir šie notikumi, nu tā teikt, oficiālā dienas vēsture, jeb virzemes vēsture, ja? Tad ir tā vēsture, kas risinās kara laikā pagrabā, tur, kur viņi ir apcietināti, ja? Atvainojos. Un tad ir vēl trešā vēsture, kas ir mūsdienās norisinās, kur es saprotu, ka Mārtiņa Preimaņa varonis ir tas cilvēks, kurš meklē savas, tagad vācietis būdams, viņš atbrauc uz Latviju meklēt savas saknes vai kā? Nē, tā nav. Tas nav precīzi. Man jāpaskaidro vienkārši arī vēl tas, ka neviens no preses pārstāvjiem Latvijā šo filmu nav redzējis, un kā apgalvo filmas režisors Arvīds Krievs, arī viņš vēl gatavu filmu nav redzējis. Jo tā ir tikko atnākusi, atvesta no Helsinkiem, kur tika izgatavot filmas kopija. Tā kā viņš uz lielā ekrāna būs redzējis filmu savā pirmizrādē 4. martā šeit netālu kinoteātrī Rīga. Visi laipni aicināti. Filmu ir redzējuši 2 cilvēki, un, cik es saprotu, Jānis šorīt ir redzējis filmas testēšanu Cinemonā fragmentus. Ja? Visi ir redzējuši fragmentus, bet tikai 2 cilvēki. Viens ir operators, un otrs ir mans palīgs. Bet par to sižetu, par to mūsdienu? Tas ir mūsdienu puisis, mūsdienu, varētu teikt, uzņēmējs, kā kāds bija viņa nosaukums. Latvietis, protams, kā latvietis. Viss, kas dzīvo Latvijā, ir latvieši. Vai tad ne? Jā. Neatkarīgi no viņa etniskās izcelsmes. Tā vismaz mēs uzskatām. Patīk kādam vai nepatīk? Nebūtu labi, ja tā tie, kas tā neuzskata, arī tā uzskatītu. Tas būtu ļoti patīkami. Jā. Tas ir, es domāju, ka tā ļoti, ļoti dalīts strikti, tur tādas asins vai šitādas asins, tādas senš vai tādas senš. Īpaši, jā, sevišķi latviešiem ar tām tīrajām asinīm jau vajadzētu lielīties ar ļoti tīrajām asinīm. Nav jau, daudz ir vācu, daudz ir kaut kādi elementi no slāviem, jūdiem, viss kaut kā. Zviedri, neaizmirsti, poļi. Jā. Kas tik te nav dzīvojušies? No kā tik tie latvieši nav cēlušies? Mūsu pieeja ir tāda. Katrs, kas grib būt latvietis, kas pieder pie latviešu kultūras, tas ir latvietis, neatkarīgi no viņa etniskās izcelsmes. Tāds ir mūsu formulējums. Tas ir jūsu kā? Mūsu, jā, tas ir mūsu. Tavs vai filmas? Arī filmas varbūt. Aha. Varbūt to varēs kāds pamanīt. Skaidrs, jo es saprotu, ka filmā ir tā lielā intriga, no kurienes ir, kā bērns ir tas mūsdienu varonis, ja? Nezinu, varbūt. Tas ir jāskatās. Kā tu nezini? Kā tu varbūt nezini? Elementārs detektīvu lietas, ka cilvēks cik atrisina, kur ir viņa vectēvs, kur viņš ir palicis, viņam saka, kritis karā. Viņa tēvs ir kritis Afganistānā, pildot internacionālo pienākumu. Māte viņa ir pametusi. Tas ir Krievu laikos tā kā, protams. Ne jau tagadējos. Protams, tajos laikos, pareiķini pēc gadiem apmēram tā iznāk. Varbūt kāds tur ģenerālis Latvijas brīvās. Viņš nav, viņš tāpatās kā iesauc pildīt internacionālo pienākumu tajos gados. Tā viņš arī to darīja, un pēc tam atved Cingas ārciņas, kurā varbūt viņš pat nebija iekšā. Grūz nomer 200, jā? Jā. Tā kā māte viņu pametus, viņš tur pie vecās mātes ir audzis, vecā māte tāpat ir pieradusi nerunāt par vēsturi, slēpt no visiem kaut kādu iemeslu dēļ, kas tur ir bijis. Tas jau pierasts 50 gados. Tas ir tas varonis, ko Mārtiņš Freimans mūsdienās, jā. Tā kā viņām daudz kas nav zināms, un Omīte daudz ko nestāsta. Redz, tur tā smalkais tīklojums par Mārtiņu paša biogrāfiju. Bet mums jau tas bija
jau ieprogrammēts. Bet, Arvīd, tu esi aizputnieks, tātad tu Mārtiņu Freimani varēji droši vien pazīt kā bērnu vai es nezinu, kā puiku mazu. Ne, es pazinu tikai Platu Ērnu, Mārtiņa vecmāmiņu, kas dzīvoja tur nepat tālu no upes un Komjaunatnes ielas stūrī. Redziet, Latvija ir ļoti maza. Ja? Mums ar Mārtiņu vienkārši kopīgas, kopīgas bērnības vietas, Misiņa kalns, Strauts, jeb Tebra, Žīdu kapi, kas tur pat ir blakus. Viss tās pašas vietiņas vien ir apmēram. Biogrāfijas jau visiem ir kara laika ar iecirstām brūcēm vēl joprojām. Tāpat ir nezināmi, kur kas palika, kur kas nonāca. Kā Mārtiņu varoni sauc? Kara laikā Ginters viņš ir, mūsdienās viņš ir Attis. Tātad Attis meklē sava vectēva pēdas, ja? Par kuru ir teicis, ka viņš ir vecais tēvs kritis karā, viss. Aha, un viņš atrod? Tas ir jāskatās filmā, to detektīvi jau nevar stāstīt. Nē, tas ir kino viens no lielākajiem noslēpumiem, kurš ir bērna autors, ja? Vesela rinda klasisku filmu balstās uz šo sižetu. Ja, kā varbūt cilvēks vislielākais ienaidnieks otram. Ja tas pastāst te pašā, ka šis las detektīvi, ja cenšās pastāstīt, ar ko tas detektīvs beidzās. Kurš ir slepkava. Ja tu pastāstīsi man, tad es tev ar to grāmatu došu pa galvu. Tā kā labāk nestāstīsim, ar ko tas beidzās. Un kas tur bija pa vidām. Tātad, cik ilgi jūs filmējāt filmu? Mēs filmējam 3 gadus, katru gadu pa mazām gabaliņām, jo filmas budžets bija stipri liels, tāds, neteiksim, liels. Vēsturiski filma prasa daudz naudas. Bet tas ir tas, ko cilvēki arī bieži nesaprot, ka mūsdienu filmu tomēr ir vieglāk uzņemt tīri finansiāli lētāk, jo vēsturiskam inscenējumam ir nepieciešama kaut vai elementāri kostīmi, citi, ja vēl mūsdienās tos var pielasīt vai sarunāt veikalos, tad tur ir jāšuj tomēr formas. Es saprotu, ka Rīgas kinostudijā tā kostīmu noliktava ir krietni pašķaidīta. Papulcināt attiecībā uz dažādiem militāriem. Un tas viss ļoti maksā. Ja? Tā kā, cik jūs filmai budžets kopumā tad beigās sanāk? Ap 300,000? Nē, mazāk pat. Divreiz vairāk, jo oficiāli pēc Pagad dolāros 600? Nē. Latos 600,000. Jā, tas ir tie oficiālie dati, ko saka kinocentrs un kas saucās mazbudžeta filma. Liela budžeta maksā vēl vairāk. Salīdzinājumam Somijā mazbudžeta filma izmaksā 4 miljonus eiro. Tas ir 3,5 miljonu Latviju. Tad šī patiešām ir mazbudžeta. Ja jūs pat līdz miljonam neesat. Nē. Tas ir budžets 600 un cik tur tūkstoši. Tas ir, ko mēs uzrakstījām uz papīra, cik filmai vajag. Cita lieta ir, cik filmai tapa iedots. Iedots tapa dabīgi, ka vienmēr iedod mazāk. Mēs līdz ar to esam spiesti ļoti saplacināt filmēšanas periodu, kas ir visdārgākais. Katru gadu pa 2-3 nedēļām mēs filmējam. Bet tā arī bija vienīgā, un man liekas, tā ir joprojām pareizā kinocentra taktika. Ja nevar visu naudu iedot uzreiz, tad labāk sadalīt pa daļām nekā nedot nemaz. Un tikai tādā veidā šī filma varēja tapt uztaisīta. Bet no otras puses tur tomēr ir arī kaut kāda, vai nav kaut kādi mākslinieciski zaudējumi, ja tu tik ilgā laikā izstiep to, ja tā filmēšana ir 3 gados ievelkās. Tas vienkārši apgrūtina varbūt darbu, bet tā kā mums ir 2 periodi, un Mārtiņš un Kristīna tēlo 2 dažādas lomas. Katrs pa 2, ja? Katrs pa 2 lomām, ja tas ir kara laiks un mūsdienas, tad tam cilvēkam ir jāizskatās savādākam. Tas pat ir labi. Ja Kristīnīt ir
teiksim, kara laikā atnāca un filmējās tādu, ka viņai bija 2 reizes jāienāk iekšā, lai viņi varētu pamanīt. Tad mūsdienās viņa atkal tāda brāša meitene ir. Tagad tur viss Tur runā pat labāk par Kristīnu Neverausku. Jā. Jo Jānim tekstā jau ir jūs tāda vāja, ka viņš viņu pirmo reizi pēc kaut kāda laika satiek. Tas viņam tekstā bija un uzcepsim olus un speķīti. Tajā kureliešu nometnē, kurelieši vispār dzīvoja labi. Cik tā pēc vēstures ir zināms. Pagad, tāpēc, ka armija bija labi apgādāta Latvijas laikā? Nē, tas bija labi apgādāta tajā vācu laikā. Pirmām kārtām arī vācieši apgādāja un arī apkārtējie palīdzēja viņiem, jā. Jo viņi jau arī, kas varēja, tie gāja un iestājās kureliešos un nevelti Jekelns lika nolīdzināt ar zemi, nodedzināt apkārtējo māju iedzīvotājus, tur bija vairāk 100, un nošaut gan iedzīvotājus, gan nodedzināt mājas. Es pats esmu kādreiz bērnībā tās mājas redzējis, tas tāds trausmīgs skats. Kāpēc viņš lika to darīt? Tāpēc, ka bija tā pretošanās? Ja? Tāpēc, ka bija pretošanās, tāpēc, ka viņiem izdevās vāciešiem to centru, kas bija ap kureliešu štābu, to visu saņemt ciet, tur nebija cits izējas, tur bija bezjēdzīgi pretoties. Bet viena grupa, kas bija tālāk, tas sauc par Rubeņa bataljonu, kas bija dziļāk mežā, kas bija ierakumos, tie pretojās līdz pēdējām brīdīm, un vācieši cieta liels zaudējums. Un krita arī Obersturmführer Jekelna draugs, kas bija Salaspils nometnes priekšnieks, par ko Jekelns ļoti sadusmojās un lika tur visus apkārtējos ciemos, kas bija mājas nodedzināt. Jā, bet vispār tā ir, es tā iedomājos, šī te traģiskā, ārprātīgā situācija Latvijas vēsturē, ja, kad vienas lielvaras armijas iekšienē, ja, rodās šī te daļiņa kaut kādu tur latviešu, daži 10 000 iespējams labākajā gadījumā, ja, kuri vēl cīnās pret tiem vāciešiem un vienlaikus arī pret krieviem. Ja. Nu, to sauc pat trešo ceļu. Dzēnieks Jānis Tikai tāpēc, ka šeit ir viņa dzimtene. Ja. Tāpēc, ka viņi negrib kalpot nevieniem, ne otriem. Ne bolševikiem, ne nacistiem. Ļoti vienkārši. Nu jā, redz, tas ir tas, ko... Viņi cerēja uz sabiedroto palīdzību. Tūlīt atnāks Angļi, amerikāņi, varbūt Zviedri un tā tālāk. Nu, cerības tajā situācijā neattaisnojās, jo nebija vairs 19. gads, kad Vācijā, kādēļ Latvija ieguva neatkarību, Vācijā pie varas nāca sociāldemokrāti. Un sociāldemokrāti tajā laikā, tā skatījās, viņiem pašiem bija savas problēmas līdz acīm, kur nu vēl aizstāvēt vācu intereses Baltijā. Aha. Bet šajā gadījumā, diemžēl, neizdevās Hitleru novākt tajos pašos jūlija notikumos, kas gandrīz izdevās, par ko mēs esam redzējuši daudzās filmās. Hitlers palika un līdz ar to šī vācu ārprātīgā politika palika. Iet pašiem bojā, bet tikai neatdot tur Baltijas valstīm neatkarību. Jā, pasolīja, un šeit ir atkal tāds zīmīgs tāds gadījums mūsu filmā, arī pie tā doma, kas mums likās ļoti svarīga. Par neatkarību runājot, vācu pulkvedis saka, kas jums to neatkarību ir solījis? Kas jums ir solījis to neatkarību? Jo vācieši ir gājuši, un latvieši ir gājuši viņiem līdzi, cerēdam, ka vācu kungs tā kaut kā atalgos par to labo sirdi. Ar neatkarību. Ar neatkarību kaut vai, jā. Mūsdienās jau bieži vien tas pats notiek. Mēs tā cenšamies ļoti, ļoti izdabāt svešiniekiem, cerēdam, ka tie mūs ļoti atalgos. Nevēl. Viņi mums uzliks jaunas kaut kādas tur saistības un tam līdzīgi. Nevar iet bez
līgumu uz sadarbību, bez iepriekšējām norunām. Nevis tā, es tagad ļoti, ļoti labs būšu, un tad viņi mani tur iecels saulītē, kā bija, Latvijas ceļa sākuma periodā. Es, starp citu, domāju, skatoties to brāļu Koenu jauno filmu True Grit, ja, un tur ir viens fantastisks moments, ka viss filmas sižets balstās uz to, ka cilvēki ko norunā. Viņi visu laiku runā par kaut kādu līgumu. Ja tā mazā meitene nolīgs sameklēt sava tēva slepkavu, un viņa to paprasa sarunā ar kādu amerikāņu maršalu, ka viņš viņu noķers un visu laiku līgums, mēs laužam līgumu un tā tālāk, bet šis līgums ir vienkārši noruna, cilvēku noruna, ja? Kad vīrietis ar mazu meiteni darba devēju savu norunā, es izdarīšu to, un viņš arī to dara, ja? Aizkustinošā stāstā. Bet tas, ko tu saki, tas ir kaut kas pilnīgi tas ir, tā ir acīm redzot 20. 21. gadsimta cilvēku attiecību modelis jau, ka vairs nekādas mutiskas norunas nedarbojās. Ja? Darbojās tikai papīri, zīmogi, līgumi, juridiski apstiprināti dokumenti. Tas piebildi pie tā, kas jums to brīvību solīja. Bet tā arī bija. Ja mēs atceramies no vēstures, Ļeņins solīja Baltijas un Somijas neatkarību. Un iegūja neatkarību. Cita lieta, ka Staļins to visu aizmirsa. Bet Ļeņins solīja. Bet tur bija juridiski līgumi. Tāpēc tur nekāda rakstiska līguma nebija ar strelniekiem. Rakstiski jau nebija. Un arī viņi gāja uz to, mēs atbalstām Ļeņinu. Ļeņins mums sola neatkarību. Jukums vācietis, kas vispār nebija bolševiks, viņš drīzāk viņu saukt par nacionālu demokrātu. Viņš nekad neiestājās kompartijā. Atbalstīja bolševiks vienu un tikai tāpēc. Bet šitie lielie Ļeņina atbalstītāji, strēlnieki, tādas ziepes ir Krievijā savārījuši. Es nezinu, vai tas ir tik ļoti kara laikā viss savār ziepes. Karš paliek karš un karš ir nežēlīgs. Un tāpēc es domāju, ka mums ir tomēr pretkara filma. Tā godīgi sakot, mums nav par karu. Mums ir pret karu. Jo tur jau rodās visas tās lielās ziepes. Un, piemēram, Jāņa tēlotais Fredis, viņš jau ir mierīgs cilvēks. Viņš ir pilnīgi mierīgs cilvēks. Pasāst Jāni par savu to. Reiz viņš mums, es domāju, domās kā tāds pozitīvais ideālists, kas ir... Ko tu tur tēlo? Zemnieku puisi? Par to zemnieku es nezinu. Es to tagad uzzināju, jā, laikam. Kareivis. Zaldāts? Es nezinu, kareivis, jā. Zemnieks, lai būtu zemnieks. No zemniekiem nācis. No zemniekiem nācis viņš ir. No labiem zemniekiem tēvs aizsargs. Droši vien vai no jaunsaimniekiem, vai vecsaimniekiem, es tā īsti nezinu. Bolševiki tēvu nošāvuši. Viņš ir studējis. Jā, bet tas viņam filmā nav uz pieres uzrakstīts. Par to ir runa. Par to filmā ir runa. Viņiem ir dialogs ar pulkvedi. Tad man jautājums aktierim, vai tu, piemēram, domāji par to, ka tajos laikos cilvēki savādāk uzvedās, savādāk staigāja, savādāk kaut kā reaģēja uz lietām? 20. gadsimta pirmās puses cilvēks, es domāju, ka atšķirās no, bet tev gan nebija jāspēlē mūsdienu varonis, ja? Tev bija tikai tas vēsturiskais, vai tie visi ir tādi paši cilvēki kā mēs, tikpat neirotiski, tikpat, es nezinu, saraustīti. Man liekas, to var tikai mēģināt iztēloties, tā līdz galam saprast, to nemaz nav iespējams.
Un, Formu kā ir nesāt, piemēram. Jā. Aizsarga forma bija ļoti jauka, Jānim piestāvēja pat. Tāpat kā Freimanim piestāvēja vācu virsnieku forma. Militārās formas vispār 20. gadsimta līdz 2. pasaules karam tās formas taču vispār ir modes un šika iemiesojums. Ja? Hitleriešu formas tērpi nevelt ir pēc tam visā 20. gadsimta 2. pusē modes namos izmantoti piegriezni. Vācieši saka, apģērbs taisa cilvēku, un to mēs arī Mārtiņam varam redzēt, kurš spēlē šīs abas lomas, kā Mārtiņš iet kā virsnieks, un kā viņš planē kā mūsdien tāds lauku zellis. Forma palīdz, jā. Es varu apstiprināt, forma palīdz iejusties. Jā. Jā, bet es neteiktu arī, ka latviešu forma... Kā viņi vienkārši savāc, ja? vai kas tur ir? Iedot kaut kā to sajūtu, jā, ka tu esi tagad... Karējus, nezinu, kaut kā... Diškarējus tu esi. Labi, lai būtu diškarējus, jā. Kā tas ir? Tagad parunāsim. Kāda tev bija sastrādāties ar Kristīnu un Freimani? Es teiktu, ka forši pirmā loma tāda. Tie abi divi jau bija filmējušies. Saprotams, ka kaut kāda kompleksa māca sākumā, vai es tur speciālisti te visapkārt, un ko es te tagad darīšu. Bet, pirmkārt, tā abi divi jauki cilvēki. Ne tādi, no kuriem būtu jārostās filmēšanas laukumā. Teiksim tā, tās attiecības bija pietiekami draudzīgas, nenaidīgas vai kā savādāk, lai varētu ar mierīgu prātu to visu darīt. Bet tas man šķiet, ka Krievam vispār ir tas darba princips, ja, ka viņš saliek kopā strādāt enerģētiski saderīgus cilvēkus, nevis tādus, kas kas tur demonstrē savas aktieriskās ambīcijas un citiem lec priekšā, ja, vai kaut ko tādu. Tas ir tava metode, Arvīd. Man šķiet, ka tāpēc tev tās filmas arī vienmēr runā par to, ka tev ir ļoti labi filmās aktieru ansambļi. Bet tas neatiec tikai uz aktieriem, jo filmēšana pat par sevi ir tik komplicēta un stresaina padarīšana. Un tur ir tādas naudas iesaistīts iekšā, ka ja kaut kas noiet greizi, ne tikai dēļ cilvēciskā faktora, bet kaut vai dēļ laika apstākļiem. Tas stress, to cilvēkam no malas nevar izstāstīt, kādi stresi rodās. Un tad, tas nav tikai uz aktieru, tas ir visu filmēšanas grupu. Un ja ir kāds, kurš... Turpat nevajag, lai ir kāds, kurš vai pietiek ar to, ka savstarpēji labi pazīstami, draudzīgi cilvēki dēļ tā stresa var jau filmēšanas laikā sajiet ragos. Mēs arī kādu brīdi salicāmies, tā jau nebija. Jebkurš ir salicies, es domāju. Tā ir normāla praksa. Jo katra minūte, katra stunda maksā 1000 un 10 000, piemēram. Un ja tas darbs neiet uz priekšu, tad tas viss ir... Pēc manas pieredzes ir tā, ka ja kaut kādi projekti ir attīstības stadijā un tiek meklēti partneri kopā strādāt, vai tie būtu producenti, koproducenti vai kādi citi, un ja jau pašā sākumā jūtams, ka kaut kas ar to cilvēku rīvējās nav līdz galam nepatīk, tad jāpareizina, tas ir 10 filmēšanas stresa situācijā, un tad tur var aiziet ļoti slikti. Es pats personīgi tas piedzīvoju citos projektos, un tas ir tā saskaņa ne tikai aktieriem, bet visai filmēšanas grupai ļoti svarīga. Jo arī dēļ tā faktora, ka laiks maksā ļoti dārgi, ja? Arī, jā. Jā, un arī tie 30 vai cik tur cilvēki aiz tās kameras, visiem kopā jādzīvo, kaut kā dažādi raksturi satiekās, un tas viens, un nauda, kas ir iesaistīta, un tad ir jāiekļaujas termiņos, un reizēm nesanāk. Reizēm sanāk, citreiz aiziet ātri, citreiz netika ātri, laika apstākļi ļoti daudz ko ietekmē. Dažādi stresi.
Tā. Nu, īpaši Latvijā, kur tu nevari prognozēt, vai līs, vai spīdēs saule. Ja? Cik apmēram maksā viena filmēšanas diena? Nu, jūsu filmā, konkrētajā šajā. Es saprotu, ka atšķirās. Bet... To tā nevar pateikt. Tas atkarīgs, kas tur ir pasūtīts, kāda kamera ir uz laukuma, cik ir cilvēki, ratiņas liedas, vēl kaut kāda transporta un tā. To grūtāk pateikt. Varbūt lētāk, varbūt... Nu, bet minimums no kā sākās, jo cilvēki bieži vien viņiem liekas, nu, kas tad tur paņem kameru un tā teikt, kā govs ar asti žvidzinies, ja, un kaut kādu pajoliņu tev tur priekšā aktierīši palēkās un būs filma gatavi, ja nekā jau vairāk nevajag. Nu, tādu dienas aprēķinu nevar pateikt. Drīzāk filmai var rēķināt minūtes izmaksas, cik izmaksā minūte. Gala produkts, cik minūte. Nevis diena, ja? Diena, tur absolūti neko nevar pateikt, jo tev var tajā dienā būt 100 statisti, visi saģērbti kostīmos, kur tie kostīmi kaut kur jāizrok. Visiem jābūt kaut kādam tā laika grimam vai frizūram. Un līst lietus, ja vajadzētu. Lietus, jā, un ir vajadzīgs transports, pieņemsim, kas pie mums tā laika transports ir ļoti grūti atrodams un nežēlīgi dārgs. Riteņus nevar atrast, riteņus nevar atrast. Jā, ir ieroči vajadzīgi. Velosipēdus pat nevar atrast. Nē, velosipēdus var atrast. Nē, es runāju, teiksim, kādu laiku mašīna ir vajadzīga tehnika, smagā mašīna, pieņemsim. Smagā mašīna elementāra lieta ir problemātiski. Vieglos vēl var atrast, bet daudz arī negrib dzīt ārā nemaz no garažām, kuriem tādi ir. Zirga ar ratiem nevar atrast. Tā ir ar gumijas riteņiem. Nē, atrast var, bet tas ir... Pareizi. Tas ir pamatīgs darbs, tas ir, jā. Un tāpēc tās aprēķins šādi, galīgi nevar pateikt. Jo vienā dienā tev varbūt tas, nākušā dienā filmē, tur kaut kāds 2 cilvēku, tur dialogu vai kā, tādā veidā. Tad 600 000 jādala uz 2 stundām. Tad var izreikināt, cik vidēji maksā minūti. 100 000 vienai, tad iznāk 300 000 vienai stundai. Stundā ir 60 minūtes, tātad 300 000 dalīts ar 60. Kurš ir labs matemātiķis? 50 000 latu viena minūte. Jā, iznāk tā. Gatavu minūte. 5000. 5000. Viena gatava filmas minūte. Kuru filmē veselu dienu, piemēram, citreiz tāda viena minūte. Bet tas nav tikai, tā cena neveidojas tikai no filmēšanas procesa, ir pēcapstrāde, kas paņem ļoti daudz, kaut vai pati skaņas studija, kas ir vairāk mēnešu, citreiz vairāk mēnešu darbs, un tāpat laboratorija, no kurienes mums filma ir atbraukusi tagad, pamatīgs naudas tur ir. Ja tas viss būtu Latvijā? Tas būtu lētāk, jā, jo normāla prakse ir pa dienu uzfilmē, vakarā uz laboratoriju, nākušā rītā skatās tos rushes, kā latviski to pieņem saukt, tos materiālus, kas ir, un pārbauda, vai viss ir kārtībā. Bet mēs to uzzinām tikai pēc mēneša, teiksim, ja nav kārtībā, jo gadās arī tehniskas kļūdas, protams, un ja nav kārtībā, tad jāpārfilmē. Jā, bet no šī viedokļa iznāk, ka lētāk būtu it kā filmēt uz ciparu, respektīvi uz ciparu tehnoloģijās, jo tur tu materiālu var aizsūtīt. Pērtāk. Bet tur nav jāsūta. Tādā gadījumā nav jāsūta, bet tiem ciparu kvalitātēm mēs tikai sākam pietuvoties tagad. Un arī tas maksā ļoti dārgi. Arī tas maksā ļoti dārgi, bet filmu apstrāde, kas notiek tagad tikai ārzemēs, arī Latvijā viņi maksātu diezgan dārgi. Tikai tad tā mūsu naudiņa neaizplūst uz ārzemēm, bet ieiet Latvijas ekonomikā. Kas man vēl jāsaka, no šiem 600 000, 2/3 vai pat, es nezinu, paliek mums tikai. Jo vismaz 1/3 aiziet nodokļos. Tā kā, respektīvi, aiziet valstī atpakaļ. Skaidrs. Tagad atgriezīsimies pie tās skumjās tēmas. Vai ir taisnība tam, ka lielu, diemžēl, PR un interesi un reklāma šai filmai nodrošina tas, ka tā ir Mārtiņa Frēmaņa pēdējā loma. Otrā lielā kino loma. Tieši kino, jo televīzijas seriālu Ugunsgrēks mēs te neskaitīsim, bet pie tevis, Arvīd, viņš ir filmējies arī filmā Man patīka meitene skumst, kur viņš spēlēja fotogrāfu maniaku tādu. Bet vai tā ir taisnība, jā, ka tā interese Latvijā ir īpaši laukos liela par filmu, tāpēc, ka tur lūk ir Mārtiņš Frēmanis?
Nu, tas jau būs jebkurā gadījumā. Es domāju, interesi būtu tāpat par Mārtiņu kā tādu, jo, cik es tā zinu no saviem lauciniekiem, viņi saka, mēs to seriālu skatāmies pirmām kārtām Mārtiņa dēļ. Tāda informācija man ir pienākusi savā laikā. To saka katra aktiera fani tur. Es zinu, ka Liepājā skatās tāpēc, ka tur ir Anita Kvala, ja? Valmierā skatās tāpēc, ka tur ir Ilze Pukīnska vai tur Regīna Devīte. Ja? Tas ir es varu izstāstīt atgadījumu no filmēšanas laukuma. Jaunpilī filmējām, tur bija mazie skolnieki, kas tur brauc ik pa brīdīm apskatīt pili. Viņi ierauga Mārtiņu Freimanu un saka, reku, tas nav neprāt cenas. Mārtiņam bija tas tāds apbeidinājums, ka nevis tas mūziķis, Mārtiņš Freimans, bet tas viņu atpazina kā tēlu no neprāt cenas. Cik skatītājiem vajadzētu būt šai filmai, lai tā atpelnītu ieguldītos līdzekļus? Man ļoti žēl, ka Eiropā faktiski nekur filmas neatpelna ieguldītos līdzekļus. Te nav Amerika, Amerikā tas ir, un amerikāņu filmas ar saviem tur 140 vai cik tur miljoniem iedzīvotāju, viņas jau atpelna sevi Amerikā, un tās filmas, kas nonāk šeit, viņas atpelna, tā jau ir piedeva visam tam. Tīrā peļņa jau ir Amerikā, jo tur ir pavisam cita attieksme pret kinematogrāfiju, tur augstskolās, jebkurā augstskolā ir lekcijas par filmām un tā tālāk, bet Eiropa ir... Pasaki vēlreiz publikai vēlreiz šo frāzi, ka Eiropā nevienā Eiropas valstī filma neatpelna savus ieguldītos līdzekļus. Varbūt tā ir kaut kāda ļoti izklaides filma atpelna, bet visur ir valsts dotācijas. Sevišķi jau Francijā, kas ļoti rūpējās par savu kultūru. Jā. Vācijā tāpat ir. Vācijā ir federālo pavalstu palīdzība ir milzīga kinematogrāfam. Nav jau runa tikai par valsts atbalstu, bet arī eksistē privātie atbalsti. Finansētāji, teiksim, tās pašas televīzijas piedalās ar lielu finansējumu, kas Latvijā pie mums vispār nav. Mūsējie varbūt, kas arī būtu atbalstītāji, ir pieņēmis lielu naudu gāzt iekšā sportā un to, ko pārmeta Latvijas valsts mežiem, ka viņi tur tā ar to naudu, šeit viņiem par slavu ir jāsaka, ka mūsu filma netiktu pabeigta, ja Latvijas valsts meži mums nenofinansētu visu šo filmu apstrādes procesu, šo dārgo filmu apstrādes procesu. To, lai viņi vispār būtu līdz... Jā, lai nonāktu tādā kvalitātē līdz skatītājām, tas ir pateicoties Latvijas valsts mežiem. Tur nav runa par to, vai tas, protams, ir labi, ka viņi to izdarīja, runa vienkārši par formu, kādā tas tiek darīts. Bet neviena valsts Eiropā pilnībā parasti neatpelna nekādus savus ieguldītos līdzekļus, jo katra valsts uzskata, ka tā ir viņas kultūras sastāvdaļa un obligāta kultūras sastāvdaļa. Latvijas valsts diez vai tā uzskata. Latvijas valsts ir tā pagrūtāk, bet, piemēram, Ungārija no paša sākuma jau kā mēs tur bijām attīstīt savu filmu rūpniecību. Diemžēl mēs Eiropas filmas neredzam, redzam ļoti, ļoti maz. Kāpēc mēs redzam? Es jau teicu par amerikāņu filmām, kas sevi jau tur ir Amerikā atpelnījušas. Eiropas filmas prasa no mums, no Latvijas. Vispirms samaksājiet mums tik un tik un tik, tad jūs to filmu varēsiet dabūt. Jo viņi ir, protams, ļoti ieinteresēti kaut ko vispār nopelnīt. Un tāpēc normālos apstākļos Eiropa arī finansē savu Eiropas filmu, ne tikai uzņemšanu, bet arī rādīšanu, piemēram, attālos Somijas apgabalos, ziemeļos. Labākās filmas, lai skatītāji redzētu. Tā ir kaut kāda attieksme pret kinematogrāfiju, kas pasaulē tiek uzskatīta par mākslu numur 1. Bet tālos Latvijas ziemeļos šo filmu valsts nerādīs, tāpēc, ka tur nav kur rādīt. Latvijā taču ir cik 20 kinoteātri. Jā, bet mēs esam izdomājuši, ka mēs tomēr šo filmu varēsim parādīt. Mēs šo filmu varēsim parādīt ciparu variantā.
Tātad jums ir Lauku gan skolās. filma Jā. Ventas variantā, kas tiks Rīgā rādīt, cik es Rīgā, saprotu. Liepājā, Ventspilī. Tur, kur ir kinoteātri, kas var rādīt filmu Savādāk Ventas. ir 3 kopijas. Mums ir filmas kopijas. Jā. 3 mums ir 2 Rīgā un 1 Ventspilī. Pārējās mēs rādām Blu-ray, ja ir runa par kinoteātriem. Smiltenē, Ciparu piemēram. formātā. Jā, Jā. Ciparu Smiltenē. formātā, jā, jo filmas kopijas, loģiski tās ir kvalitatīvākas, bet maksā diezgan lielu naudu, lai uztaisītu. Un tad mums ir šis niecīgais skaitlis 3. Ja atsaucamies uz tevis pieminēto īsteno drošsirdību, tad viņi Amerikā izlaid, ja nemaldos, 3000, cik tur tās Nē, kopijas? 4,000. 4,000. Un cik vēl pasaulē, tā tad apmēram 2 tikt, jā, vēl. Nu jā, tur nav ko brīnīties. Latviešu filmas padomju okupācijas laikā izlaida 100, 200, 300 kopijas pa visu plašo teritoriju. Rietumos. PSRS laikos. Jā. Nu jā, tas ir arī tas, ar ko Latvijas, jeb Rīgas kinostudija var lepoties, ka viņa padomju laikos bija, ja būtu brīvā tirgus situācija un apmēram tas pats modelis, kas pat labāk darbojās ar Hollywoodu, tad liela daļa Latvijas filmu ienesa ļoti labu peļņu. Tikai tā peļņa pazuda visa, tā teikt, Maskavā. Tas viss sagāja kopējā katlā. Kopējā katlā, jā, bet ja te būtu Hollywood un 2011. gads, tad Rīgas kinostudijas filmu un izplatīšana kā Padomju Savienībā, ja, tad mēs varētu, tad kinorežisori katrā ziņā būtu ne tikai cienījama sabiedrībā, bet arī augsti atalgota profesija. Varbūt tikai nevajag iedomāties, ka padomju laika filmas, tā bija kaut kāda Maskavas dāvana mums. Latvija ražoja, būdama 1% no iedzīvotājiem, ražoja produkciju par 0,5%. Respektīvi, nevis par Maskavas naudu, bet mēs paši par savu naudu tās filmas taisījām. No tā budžeta, kas Latvijai bija tāpat. Jo budžeta, protams, nauda aizgāja uz Maskavu, viņi mums deva atpakaļ. Jā. Bet būtībā tās filmas mēs bijām nopelnījuši paši. Un beidzot, man liekas, ka ļoti interesanto sarunu, vismaz priekš manis. Jā, mēs paskatīsimies drusku, lai jums būtu kaut kāds priekšstats par filmu, kas no 4. marta tiks rādīta ne tikai Rīgā, bet arī Liepājā un vēl dažādās pilsētās. Visur, kur cilvēki gribēs redzēt. Kur cilvēki gribēs redzēt, jā, un es ceru, ka, protams, pēc kāda laika to filmu varēs iegādāties arī DVD formātā, ne? Diez vai. Pagaidām mēs cenšamies visur parādīt, kas grib kaut ko paskatīties, lai skatās uz normālu ekrānu, vismaz nevis tas mazais televīzijas lodziņš. Mums pašlaik nav nekāds tur idejas taisīt. Par to, jā. Tur jau arī neko nevar nopelnīt vai kaut ko tādu, jo tas bieži vien neatmaksājās. Nevis bieži vien, bet neatmaksājas vispār. DVD diskam ir jābūt, pārdošanā ir jābūt, bet tur ar naudas atmaksāšanos tur nav nekāda cerība. Tā kā vismaz mēs esam tik tālu tikuši, agrāk bija tā, 2 nedēļas filma gāja, un pēc tam ir viss latvietis, kamēr viņš pamostās, tad jau ir mēnesis pagājis. Es pats pēc sevis to tā. Un tad jau tā filma ir sen jau noņemta no ekrāna. Šis gadījums būs tas, ka filma jau seržanta lapiņa atgriešanās tā iet pašlaik. Kamēr vien ir skatītāji, tikmēr filma iet. Bet ļoti labi. Tā ir ļoti tieši tā, kaut vai 3 skatītāji, bet vai kādu vietiņu uķīti kinoteātrī, kur normālā kvalitātē uz normālu, nevis mobilā telefona ekrāna filmu var skatīties. Un ja ne šajā, tad Kaimiņu novada. Nu jā. Ja ne Liepājā, tad Ventspilī. Jā, un paskaties, piemēram, par to Gata Šmita seržanta lapiņa atgriešanos, viņai ir pat ļoti pieklājīgs cipars beigu galā ir jau sanācis. Ja? Es varu vēlēt tikai, lai jums tas cipars dubultotos un 3-kāršotos. Ja? Jo viņiem jau ir 20,000, ne pat vairāk jau. Ja? 20,000 skatītāji, kas Latvijas filmai ir labs cipars. Ja? Mūsdienās tas ir daudz.
Pūtvējiņi, kas cik bija 600,000? Nu, Pūtvējiņi 600,000, tas bija Krievu laikos un ar visu lielo, nerunāsim, taču Velna kalpi, Velna dzirnavās, filma teātris, kad viņu ne tikai parādīja televīzijā, kam viņi bija, bet Jāņa Streiča teātris vispār, man šķiet, ka ietilpst vienā no Padomju Savienības visu laiku vispopulārākajām filmām, kuru miljonos cilvēki ir noskatījuši. Vai tik nav tā, ka arī Sieviete mežkuila? Sieviete un meža fotogrāfija ar Sievieti un mežkuila Arvīda Krievu filma arī pieder pie hītiem, Holivudas hītiem. Mums bija gada rekords Padomju Savienībā uz skatītāju skaits uz vienu kopiju. Un? Mežonīgi liels viņš bija. Cik 100,000? Jā, vairāk laikam. Es nezinu. Precīzi neatceros, es tikai zinu oficiālos tos Padomju Savienības datus, ko viņi deva mums izsūtīja tā saucamām republikām. Tur tas arī bija teikts. Labi, tagad paldies jums, ka uzmanīgi klausījāties un paskatāmies vēl dažus fragmentus no filmas, Arvīda Krievu filmas Dancis pa trim. Vai Dancis trietā? Nē, Dancis pa trim, tā ir mēs sakām. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Dann, das ist gut. Wollen wir mal? Ist ja schönes Wetter heute. Sveika, Jankundze, es jums drīkstu palīdzēt? Vai tāls ir gala mērķis? Jā, lūdzu, mežs starp kā 4 km. Tik tālu es nevarēšu. Atvainojiet. Nē, man jau ir atbraukšu pretī. Vai drīkst? Jā, labprāt. Smagi. Pagrīdz tipogrāfija. Es jau tev stundu gaidu, kā vilciens aizkavējās. Nu? Danke. Dankeschön, Herr Offizier. Ich bin Sandras Mutter. Ginters. Vielen Dank. Vielen Dank. Sandra Bērente. Hartvigs. Ļoti patīkami. Ļoti priecājos iepazīties. Vielen Dank. Nu ko? Vēlu jums veiksmi. Paldies, Ginter. Nu, kusties, ej nu, kusties.
Tā. Vai kādam kādi jautājumi režisoram vai producentam? Sakiet, jūs nesen ieskaņojāt to filmu, vai kāpēc Ančevska balss? Varbūt tas tāds muļķīgs jautājums, bet pastāstiet. Kāpēc Mārtiņš balss? Tas ir tāpēc, ka, lai būtu tomēr atšķirība starp aktieri tajos laikos un aktieri mūsu laikos. Tā tas bija iecerēts jau sākumā. Tātad mūsu laikos viņš pats runās. Mūsdienās Mārtiņš runā pats savā balsī, un tajā laikā tomēr, lai būtu kāda starpība, tad ir cits aktieris ierunājis. Nav vairāk jautājumu? Tad paldies jums, mīļš! Nāciet vēl ciemos uz dienas viesistabu.